Labdien, Gunti! Sveiki! Prieks satikt klātienē. Jā, prieks man arī. Šeit ir ļoti skaisti. Atbraucām tāda ļoti iekopta teritorija. Un šeit mēs jums atvedām dāvaniņu no Ferus. Paldies! Noderēs. Paldies! Super! Varbūt tu vari pastāstīt vairāk, kur šobrīd mēs atrodamies? Mēs atrodamies Gulbenes novadā, atpūtas kompleksā Dīsels. Mēs atrodamies vietā, kur pirms gadiem 15 atradās aizauguši krūmi, neiekoptas teritorijas. 15 gadu laikā no šī iepriekš minētā mēs esam pārtapuši par diezgan lielu atpūtas kompleksu ar mājām uz saliņām, ar dažādām aktivitātēm. Un mēs gadā uzņemam 13,000 klientu aptuveni. Mums ir zāle, mums ir celiņi, ļoti daudz darba. Ar ko jūs to visu darāt? Mēs ejam uz priekšu, attīstamies. Pirms 15 gadiem mēs to darījām ar lāpstām, ar trimmeriem, arī ar izskaptīm. Un šodien 15 gadu laikā mēs esam nomainījuši 6 traktorus. Nu jau mums ir šāds traktorīts, lielākais mūsu vēsturē, un to mēs esam arī pieslēguši darbos. Tas ir Kiyoti DK60 traktorīts ar 60 zirgiem, ar kabīni, ar kondicionieru, ar visām ērtībām. Precīzi atslēgas vārds ir kabīne, siltums un kondicionieris un ērtības, jo kāpām virsū uz kvadrociklu ar mazo 1,50 m snieglāpstu stūmām sniegu, un tad tur pēc tās stundas stumšanas atgriezies mājās, nosalis, neapmierināts un iespējams tu nedēļu pēc tam slimo. Esam jau paspējuši pavasara augstumā izbaudīt to komfortu un izbaudīt 4x4 spēs ar platajām riepām jau diezgan mitra augsnē, kas mums ir šogad visu vasaru, un gaidam ziemu, kad varēsim siltumiņā, -10 grādus, maiciņā varēsim šķūrēt sniegu. Jā. Kā jūs atradāt Kiyoti? Pagājušo gadu mēs nopirkām Toro zāles pļāvēju. Fens traktorīts ar priekšējo pānu, un viņam saplīs siksna piedziņas. Kur es viņu sūtu? Es viņu sūtu. Ferusā es viņu sūtu. Un es paņemu to siksnu, parakstu pavadzīmi, un tur tāds puisis, jauks Valters. Es tā ārā ejot, un skatos uz traktoriem, skatos uz viņiem. Tas Valters atnāc. Iekāp traktorē. Es tur uz vietas pabraukāju, ļoti patika tas apgriešanās rādījus. Viņš ir mazs, kompakts, un arī tā cena priekš šī traktora, ko man nosauc ar visu kabīnu, ar visiem aprīkojumiem. Un pēc 10 dienām traktors jau bija pie manī. Un man palika sevi žēl, ja es to darbu daru, es viņu gribu tā kā veikt ar komfortu. Zinām, komfortu plus es gribu strādāt ar jaunu tehniku. Un Kiyoti, tāpēc, ka tā cena pret kvalitāti šķita tāda ļoti sabalansēta. Nu, un tad, pilnīgi noteikti tu apauc ar kaut ko tu kā sākumā neesi plānojis. Frontāli esi iekrāvējis, man nebija domāts, bet tad es tā kā padomāju, ka es varētu izdarīt to un to un to. Kaut arī mums ir savs ekskavators, ar kur es varu celt un rakt, bet traktors ir ātrāks. Es esmu ļoti priecīgs, ka es viņu arī paņēmu standarta komplektācijā, jo tiklīdz es kaut kur braucu, es gandrīz arī kaut ko ceļu. Tātad, ko mēs darām pēc būtības? Kāpēc man vispār traktoru vajadzēja tik lielu? Primāri tas bija tātad sniegs ziemā, sekundāri ir īstenībā ceļu greiderēšana un zāles pļaušana, aizaugušu teritoriju, garāku pāraugušu zāli un arī kaut kādas pļaus, kad mums vajag nopļaut, to mēs pļaujam ar šo te Agrimaster mulči. Tātad 3 pamatfunkcijas plus vēl kaut kādi mazīsīkie darbība. Nāc parādīšu vienu lietu. Skat, kas mums šeit traktoram ir, mums ir 2 pāri izvadi plus pamat hidraulika. Ar viņu es varu sagriezt kausu jebkādā virzienā. Tad šeit nobraukšu vēl 2 reizes un ceļš būs šitāds. Traktoru vispār varēja izvēlēties ar 3 veidu riepām. Standarta riepas ar biezo protektoru nedaudz šaurākas, bet vēl bija variants pavisam platas. Es izvēlējos šīs, kur šitāds arī zelta vidusceļš, un kas viņām ir ļoti labs, tad, kad mēs beidzam darbu, paliek kaut kādi paaugstinājumi, vai arī citreiz klienti kaut kur mēdz izpolēt risītes. Es pagaidu, kad nokaust, es ar to traktoru vienkārši pārbraucu pāri tai vietai, un viņš viņu baigi feini noblietē. Nav jāstrādā ar grābekli. Beidzām mēs te rakt, jāpārved kausi prom. Ar Kiyoti 2 vēl nav vesti vienlaicīgi. Es domāju, ka sanāks. Pēc celtspējas parametriem tonu 100 vai 200 frontālais ceļ atsvarēs varēja vajadzīgi. Manā gadījumā greiders. Es vienkārši nospiežu pedāli uz aizmuguri. Ziemā sniegu tīrot būs ļoti ērti un nospiežu pedāli uz priekšu.
un es varu brīvi strādāt ar otro roku, ar joystiku, man nav jādomā par ātrumu pārslēgšanos. Aizvedīsim paleti arī. Kā jau strādā, tad jāizdara viss uzreiz. Jauki ir atrasties tik skaistā, tik zaļā vietā, klusā. Šodien mēs bijām ciemos pie viena no mūsu klientiem, kur tad mēs redzējām, kā klients tiek galā ar visiem saviem lauku darbiem, pateicoties Kiyoti traktoram. Tiekamies jau nākamajā video pavisam drīz. Atā!